Adažos Valdorfskolā jau 5. reizi organizēja kultūras kanona filmu skatīšanos. Šoreiz skatījās filmu Šķērs iela un tikās ar režisoru Ivaru Selecki. Bet man visvairāk interesē, kā jūtās jaunie cilvēki, kas ir ieskatījušies 3-6 gadu pagātnē. Jo redziet, tas ir tas moments, tā ir tā vizuālā vēsture, ja? 3-6 gadi pagājuši, jūs nekā neziniet, jūs redzat šo laikmetu diezgan pilnīgi pilsētas nomalē, kā tas ir bijis. Kāds ir jūsu izjūtas un tam līdzīgi, ko jūs tur redzat, ko jūs tur neredzat, kas jums šķiet interesanti. Man interesē arī no tā, no jūsu puses kaut ko noskaidrot, bet kas tad ir tie cilvēki, kas ir vispār no kā viss sākas, tas pats pamats. Protams, it kā vajadzētu braukt uz laukiem, bet lauki tālu un nav interesanti. Nolēmām sākt ar priekšpilsētu. Tad meklējam šo ieliņu. Un visās ieliņas bija un beigās atradām šo šķēršļu, kuri tika 800 metru garu. Jūs palikāt. Tā kā mēs kļuvām pa ielas sastāvdaļu. Un līdz ar to mēs varējām iet visās vietās, varējām koncentrēties, varējām uzfilmēt. Un tā filma, tā mēs viņu uzskatām. Mūzika, tā kā mēs tur dzīvojam, mēs visi tie materiāli tiešām no turienes ir vākt, un arī mūzika ir no turienes, jo kādreiz ejot, ikrīt apsaigā, mēs vienā mājā, tur Daigas mājā, tā Veseļa mājā, dzirdam kaut kādu mūziku skan kādu interesantu. Un to dziesmiņu, ko beigās nospēlē beigās, tā dziesmiņu, mēs viņu tur dabūjam no tā loka, noskaidrojam, kas tas ir. Un vienreiz no to mūziku viņš izsāda viņu transformēt, tā mūzika ir caur visai filmai. Tagad tas arī gadījums. Ja? Tā kā visi šeit ir tāda gadījuma virkne. Dabas bija tiešām nežēlīgs, bet tā mēs to vēl vācam. Tā ir tāda kino novērošana.